Šodien pēdējā regulārā čempionāta spēlē Arēnā Rīga klātienē spēle pret Čeļabinskas Traktoru noskatījās rekordliels skatītāju skaits – 10,020 skatītāji. Un personīgs paldies visiem no Rīgas Dinamo sastāv par šo neizsmaļamo un ļoti vajadzīgu atbalstu. Diemžēl šodien ar rezultātu 2-4 mēs piekāpāmies mūsu pretiniekiem, kuri arī Austrum konferencē cīnās par vietu astotniekā, lai paliktu tur un noturētu šo vietu. Pēc maču mēs uz interviju lūdzām pretinieku komandas kapteini Stanislavu Čistovu, kurš arī dalījās iespaidos par aizvadīto матчу. Ну, во-первых, с победой. Трудная победа ли была для Трактора сегодня? Очень трудная, потому что им надо было выигрывать. Они борются за восьмерку, и мы должны как бы укрепить свое место в восьмерке. Поэтому важно 3 очка сегодня. Как Трактор настраивался на эту игру, поскольку ты сам говоришь, что восьмерку нужно было удержать сегодня? Ну, ничего особенного не было, просто 3 поражения подряд уже у нас было. Не знаю, может, не знаю почему. Надо было выиграть, в любом случае, отступать некуда уже было. Какая атмосфера сегодня в арене, как понравилось играть? Ну, здесь всегда приятно, болельщики хорошо болеют. Наверное, одна из лучших арен в КХЛ, мне кажется. Как выглядели бывшие трактористы сегодня? Наш Лаурис Дарзович, Кайл Вилсон против вас. Чувствовали? Да, конечно. Лаурис капитан, лидер команды, и Вилсон тоже неплохо смотрелся. Спасибо, удачи в следующей игре. Rīgas Dinamo sastāvā šovakar ar vārtu guvumiem izcēlās Gints Meija, kurš atklāja spēles rezultātu, un Kristaps Sotnieks, kurš, kā saka, vārtus guva ar gaļu, ar cīņu līdz pat epizodes beigām. Bet, diemžēl, 2 vārti šādā spēlē bija par maz. Pēdējos vārtus, 4. savas komandas labā, jau tukšos Rīgas Dinamo vārtos guva pretinieki. 4-2 Traktoru uzvara, bet mēs pēc spēles devāmies uz Rīgas Dinamo ģērbtuvi un uzrunājām Rīgas Dinamo kapteini Lauru Dārziņu, kurš savulaik arī ir pārstāvējis Čeļabinskas Traktoru krāsas. Šī ir arī tā spēle, kur pretiniekam arī bija ļoti nepieciešama uzvara, un, diemžēl, bet arī viņi šodien 3 punktus no mums paņēma. Kas neizdevās šodien? Jā, viennozīmīgi, diemžēl, un pārdzīvojam. Aizvadījām sliktu otro periodu. Jā, un tas arī, es domāju, kaut kādā mērā izšķīra spēles likteni. Viņi kaut kā ātri pamanījās mums pāris minūtēs. Salauzt, ievainot, es pat nezinu, kā to pateikt, un viņi trešo periodu izturēja. Es nezinu, ja kaut kas pozitīvs jāstāsta, tad nemetām nost spēlēt. Trešo spēli nodzīvojāmies pa viņu zonu. Diemžēl neatradām iespēju, kā gūt vārdus, kā izlīdzināt rezultātu. Ja? Domāju, kaut kas atliek, kaut kas iekrist, tad uz tās kurāžas rēķina varbūt arī varētu izvilkt uzvaru, ja? Bet, diemžēl, pa īsu. Vai ir kaut kāds īpašs noskaņojums pret tām komandām, kurās tu esi kādreiz spēlējis? Es nezinu, es cenšos. Es domāju, ka kaut kur zemesziņā jau tas sēž, bet cenšos to spēles dienas rutīnu pārāk nemainīt, ja? Lai būtu jau izveidojusies kaut kāds veids, kā es gatavojos spēlēm, cenšos to pārāk nepiedzīt galvu un nemainīt to veidu. Šodien mēs nospēlējam pēdējo regulāro čempionāta spēli šeit savā laukumā. Tagad 5 izbraukuma spēles, ko no tām varam sagaidīt? Ko varam sagaidīt? Es nezinu, bet katrā ziņā, ko mēs vēlamies sagaidīt, tas ir punktu turnīra tabulā, bīdīšanās uz augšu tajos komandas statistikas rādītājos. Jā, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai mēs atgrieztos arēnā vēl šogad. Paldies! Aizvadītās spēles jautājums Dinamo TV skatītājiem bija. Savulaik Lauris Dārziņš ir pārstāvējis Čeļabinskas Traktoru krāsas, un ar kādu numuru viņš ir spēlējis Čeļabinskas rindās. Pareizi ir atbildējuši daudzi, bet mēs pēc nejaušības principa esam izvēlējušies Gundara Vaļa atbildi, kurš uzskatāmi arī ar pierādījumu video formātā ir atbildējis, ka jā, Lauris Dārziņš Čeļabinskas rindās ir spēlējis ar tādu pašu numuru kā Rīgas Dinamo sastāvā, proti 10. Mēs tevi apsveicam un gatavojamies jau nākamajai spēlei un nākamajiem jautājumiem.
regulārā 2014. un 2015. gada kontinentālās hokeja līgas sezona šeit Arēnā Rīga 7. februārī ir noslēgusies. Mūsējie dosies vēl izbraukumā. Mums vēl priekšā ir spēles pret Sanktpēterburgas SKA, pret Zagrebas Medveščak, Bratislavas Slovan, Minskas Dinamo un regulāro sezonu mēs noslēgsim Maskavas apgabalā, kur mitišos tiksimies ar Atlantu vienību. Cīņa par play-off, es teikšu, vēl turpinās. Tiem, kuriem ir iespēja, dodieties līdz mūsējiem izbraukumā, pārējie skatīsimies un sekosim līdz mūsu komandas sniegumam, izmantojot TV un internetu starpniecību. Turēsim īkšus, ticēsim mūsējiem un viss būs vislabākajā kārtībā. Paldies par jūsu atbalstu šovakar un ļoti cerams, ka lielais hokejs Arēnā Rīga pēc regulārā čempionāta beigām atgriezīsies. Ticot uz to labāko, tiekamies nākamreiz!